Strādājot ar jauniešiem ikdienā, es sapratu, ka viens no izaicinājumiem ir sasniegt tieši jauniešus ar dažādiem šķēršļiem, gan ģeogrāfiskiem, gan mācīšanās un kādiem tik vēl ne. Un sapratu, ka šis projekts ir ļoti laba iespēja šādus jauniešus sasniegt, iedot viņiem kaut ko vairāk, kā viņi ikdienas gaitās iegūst skolās un mājā. Tāpēc radās ideja par projektu, doties kaut kur ārpus ierastās vides, pieņemšim šeit, tur, kas aiet namā. Bija mazliet sarežģītāk brīži, kad jaunieši vienkārši runā nedaudz pa virsu, bet tas ir pilnīgi normāli neformālajā izglītībā, tā viņi dara. Un tad ir vienkārši izaicinājums ir visu laiku atrast, izdomāt kaut ko viņiem saistošu un interesantu, lai viņi tajā brīdī spētu noturēt to fokusu. It īpaši runājot par īstenībā diezgan sarežģītiem terminiem mediju pratība un dezinformācija un digitālā drošība un drošas paroles un viss pārējais sociālie tīkli. Ir jēdzieni, kas šiem jauniešiem liekas ļoti sarežģīti un viņi ir ļoti vienkārši jāmēģina pasniegt, jo viņi ir svarīgi. Jauniešiem ar ierobežotām iespējām ir daudz vieglāk manipulēt, jo viņi ir labsirdīgāki, viņiem nav tā kritiskā domāšana tik ļoti attīstīta kā mums, tādēļ ir nepieciešams veidot tādas mācības un potenciāli arī nākotnē būtu nepieciešams veidot vairāk šāda veida mācības, lai viņi nekļūtu par krāpnieku upuriem. Jā, tāpat kā arī šī projekta nosaukums saucās Iekļauts un informēts, lai mēs sociāli iekļaujam šos jauniešus ar ierobežotām iespējām un arī informējam viņus par drošību internetā, par mediju pratību, tādā veidā mēs viņus iekļaujam. Jauniešiem ar ierobežotām iespējām ļoti bieži viņi ir laipnāki, labsirdīgāki un ārpasaulē, ārpus ir ļoti daudz ļaunu cilvēku, kas šo te izmanto, un tāpēc ir ļoti svarīgi jauniešiem mācīt par to, kas ir labs un kas nav labs, ko var un ko nevar rādīt un darīt internetā. Tā skaitā arī, ko var un ko nevar rakstīt citiem.